par mūsu kalpošanu, par mūsu garīgo izaugsmi, par draudzes dzīvi. Kā Dievs to ir nolicis. Amen. Un šodien es parunāšu, kā es teicu, ka man ielika svētais gars tādu domu, ja? Un ziniet, par ko mēs parunāsim? Ļoti interesanta lieta. Par pielūgsmi. Par pielūgsmi. Mēs vienkārši ieraudzīsim, kas ir pielūgsme. Kas ir pielūgsme? Kā tu pielūdz? Es esmu dzirdējis, ka cilvēks saka, es pielūdzu Dievu tā, kā es izprotu un kā es jūtu. Tā es viņu pielūdzu. Vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi? Citreiz cilvēki pat saka, bet tu man nevari neko aizrādīt vai daudz mācīt, tāpēc, ka pielūgsme tā ir mana personīgā lieta. Es esmu dzirdējis tādas lietas. Vai tas ir pareizi, vai tas nav pareizi? Mēs varētu teikt, it kā pareizi. Es teikšu, gluži nav pareizi. Un mēs paskatīsimies, un mēs ne tikai paskatīsimies, bet mēģināsim atrast piemērus un apstiprinājumus Dieva vārdā. Vai pielūgsme ir svarīga lieta kristīgā dzīvē? Ko? Jā, mīļie, jā. Un to, ko es šodien stāstīšu, es neesmu pret pielūgsmi. Es gribu būt vislielākais pielūdzējs no jums visiem. Un jebkuram vajadzētu tādu vēlēšanos, lai mēs esam pielūdzēji. Un tā nav mana personīgā lieta. Mīļie, mums ir jāzina, ka mums nav katram savs dievs pēdiņās. Nav katram savs dievs. Mums nav katram sava izpratne. Mums ir viens vienīgais dievs, tas kungs, Jehova, Cebauts. Amen. Mums ir viens vienīgais dievs, kam mēs piedaram. Mums nav katram savs dieviņš. Un ja katram savs dieviņš, tad katrs veido savu pielūgsmes dzīvi, savu kristīgu dzīvi attiecībā pēc tā te dieviņa. Kāpēc? Tāpēc, ka tādu pēdiņās dieviņu var ļoti viegli pielāgot savām vajadzībām. Ļoti viegli. Bet vienīgo patieso dzīvo Dievu, tu nevari grozīt viņa domas. Tu nevari grozīt viņa mērķus, tu nevari. Ja tu gribi viņam sekot, tev vajag pakļauties viņam. Amen. Tāpēc daudzi labāk izvēlās savu dieviņu, kuru var grozīt kā gribi, mīcīt kā gribi un pielāgot savām jūtām, savām emocijām. Nē, mēs piedaram dzīvajam, varenajam, vienīgajam Dievam. Amen. Un tāpēc sekosim viņa vārdam. Sekosim, ko viņš ir teicis. Ir viens vienīgs, patiesais, dzīvais Dievs. Un mēs gribam zināt viņa gribu priekš mūsu dzīves. Amen. Es zinu, ka mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad viss grozās ap cilvēku. Cilvēka centrisks laiks tagad ir. Domas, jūtas, viss grozās ap cilvēku. Viss tiek virzīts uz cilvēku. Cilvēks ir pats galvenais. Cilvēks ir tas. Varbūt, ka pasaulē jā. Dievu valstībā viss grozās ap viņu. Viņš ir centrā visam. Viņš ir centrā visam. Vai mēs zinām, kas vispār ir pielūgsme? Un paskatīsimies, kādu pielūgsmi Dievs sagaida no tevis un no manis. Kādu pielūgsmi? Uzreiz gribu teikt, pielūgsme nav mūsu emocijas. Tās nav mūsu jūtas. Pielūgsme nav ne emocijas, ne jūtas. Kaut gan emocijas, jūtas piedalās pielūgsmē. Amen. Mēs nenoraidām to. Bet tās nav jūtas un emocijas. Kas tad ir pielūgsme? Pielūgsme. Tas ir tad, kad mēs pasludinām par Dievu to, ko pats Dievs par sevi ir teicis. Dzirdiet? Tā ir pielūgsme. Pielūgsme nav vienkārši dziedāšana. Mēs sakam slavēšana. Mēs atdalām slavēšanu un pielūgsmi. Es negribētu to atdalīt.
Es negribu atdalīt, ka kristietim ir divas dzīves. Šeit dievkalpojumā viņš ir svēts, viņš ir dievbijīgs, un dievkalpojums beidzās, viņš savu svētumu šo te apģērbu uzkarina tur, mums diezgan liela garderobe ir uzkarina tur, ja, un iet mājās un dzīvo citu dzīvi. Tā nav iespējams. Tāpēc slavēšana un pielūgsme, tas ir viss kopā, tā ir kristīgā dzīve, tas ir daļa no vispār mūsu dzīves. Un īsta pielūgsme ir tad, kad es vai nu caur vārdiem, vai nu caur lūkšanu, vai nu caur dziesmām, vai nu caur mūziku, vienalga kādā veidā, es vienkārši pasaku vai pasludinu par Dievu to, ko viņš pats par sevi ir teicis. Tā ir īsta pielūgsme. Tā ir īsta pielūgsme. Pielūgsme nav tad, kad es jūtos ļoti labi. Halo, dzirdiet? Šodien bija brīnišķīga pielūgsme. Kāpēc? Oi, man tā aizskāra, man pat asariņi nobira un skudriņas pa muguru, un es tik labi jūtos. Ok, tas ir labi, nav nekas slikts, ja jūtas piedalās pielūgsmē. Bet, mīļie, pielūgsme nav emocijas, nav jūtas. Katreiz tu jūti kādu asariņu nobirst vai skudriņas, katreiz, ne? Ko? Ne, man nav katreiz. Tad es nepiedalījos pielūgsmē? Ne, absolūti ne. Es šodien neko nesaņēmu. Kāpēc? Nebija nekādas jūtas. Vai tu saņēmi vai nesaņēmi, ir atkarīgs no tā, ko tu pielūdzi. Kam tu tici? Ne no tā, kā tu jūties. Ja arī šodien neviens nejūta, Klaus iznāca, viņš teica, es jūtu viņu. Un es neapšaubu, ka viņš viņu jūta. Un ir brīži, ka es reāli jūtu. Es tur stāvēju. Fiziski es viņu nejūtu. Garā es zināju, ka viņš ir šeit. Kāpēc? Es viņu pielūdzu. Es viņam izteicu, izdziedāju, izkliedzu to, kas viņš patiesībā ir. Un tā ir pielūgsme. Tā ir īstenā pielūgsme. Es negribu, lai mēs nāktu uz dievkalpojumu kā patērētāji. Es neko nejūtu. Nekas. Mīļais. Es neesmu šeit atnācis priekš tevis. Varbūt bargi skan, bet tā ir. Tu neesi atnācis priekš manis. Dzirdiet? Mēs neesam atnākuši viens priekš otra. Mēs esam atnākuši pagodināt viņu. Mēs esam atnākuši priekš viņa, pie viņa. Tā ir īstā pielūgsme. Es neko nesaņēmu. Tad tu atnāc kā patērētājs. Tu atnāc, lai tikai saņemtu. Es nāku šeit, lai dotu. Lai dotu pirmkārt viņam. Un tad, kad es saņemu no viņa, tad es dodu jums. Ja es nesaņemu no viņa, man nav ko jums dot. Man nav ko dot. Un tāpēc es savā dzīvē pieņēmu lēmumu, tie jau vairāk kā 30 gadi, es nebūšu patērētājs, es būšu devējs. Un pirmā, kam es došu, ir viņam visu pielūgsmi, visu godu, visu slavu. Es došu viņam. Jo tad, kad man būs attiecības ar viņu, viņš kalpos man, viņš piepildīs man. Tāpēc, mīļie, nenāksim ar tādu domu, ko man šodien iedos, ko es šodien saņemšu. Nekas tā, dievkalpojums nebija pārāk labs, jo redz, kaut kas mani neaizskāra, kaut kas mani. Nav pareizi nostāja. Kāpēc mēs vienmēr sākam ar pielūgsmi? Tas, ka pielūgsme ir ļoti liela nozīme. Mēs patiešām piekrītam, mēs pasludinam ticībā to, kas Dievs patiesībā ir, to, kas Kungs patiesībā ir, to, kas Svētais Gars patiesībā ir. Un tālāk, īsta pielūgsme ir tas,
Teiksim, oriģinālā vārds pielūgsme, tas nozīmē tas, kam tu piešķir vērtību. Kam tu piešķir vērtību? Atnākot uz dievkalpojumu, kam tu piešķir vērtību? Kas tev ir vērtīgs dievkalpojuma laikā? Vai to, ka mūzikas instruments skan, vai to, ka smukas balsis dzied, vai to, ka mācītājs te sludina, vai to, ka smukas atremontētas telpas ir, vai to, ka pēc tam būs tur, šodien nebūs, bet vispār kaut kāda torte, vēl kaut kas. Kam tu piešķir vērtību? Vai tu piešķir vērtību viņam? Kam tu piešķir vērtību, to arī pielūdz. Amen? To arī pielūdz. Pāris līkumus izbraucam. Esat to gatavi nākošos līkumos? Cik jādala laiks ir priekš pielūgsmes? Cik jādala laiks priekš lūkšanas? Cik laiks, faktiski lūkšana tā arī ir pielūgsme. Mēs šodien no rīta, 9 no rīta jau nācām augšā tur kopā. Mēs bijām 4 cilvēki. Mēs lūdzām Dievu. Mēs sagatavojām izsāvos jūsu sirdis Dievu vārdam. Un arī tā jau bija pielūgsme. Pielūgsme nesākās šeit uz skatuves. 10:10 sākam pielūgt. Nē. Ziniet, pielūgsmē vajadzētu sākties tad, kad tu atvēri acis. Vēl guļot gultā, bet atvēri acis. Amen. Kafijas tasīt dzer. Pareizā veidā pielūdz viņu. Mēs par to vēl beigās runāsim. Ka pielūgsme nav tikai te atnākot šī pusstunda, 40 minūtes stunda, un mēs pielūdzām. Un tad mēs pārslēdzamies uz kādām citām lietām. Visu, ko mēs šeit darām, tā ir pielūgsme. Ko es tagad daru? Es pielūdzu viņu. Es dodu godu viņa vārdam. Tu klausoties, tu pielūdz viņu. Kāpēc? Tāpēc, ka, labi, cik daudz laika vajag atdalīt? Tam. Cik daudz laika? Un tā būs liela kļūda, ja mēs tagad sadalīsim pa minūtēm, pa sekundēm, tam tik laiks, tam tik laiks, tam tik laiks. Cik nozīme ir tam, kad mēs šeit slavējam, un cik nozīme ir tam, ka mēs šeit runājam, vai runājam Dievu vārdu? Cik nozīme ir? Vai mēs varam novērtēt, vai mēs varam sadalīt procentuāli, kas ir svarīgāks, kas ir maz svarīgāks? Ko? Baigais klusums. Kāpēc tāds klusums? Ko? Piedalieties. Kā jūs domājat? Cik vajadzētu vairāk laika atdalīt? Kam? Kas ir svarīgāks? Ko? Lūkšanai tad, ko tad mēs te atnācām? Paliktu tur augšā un lūgtu, turpinātu lūgt. Nē, mēs varam te atnākt un turpināt lūgt. Jā. Nē, pareizi, tā ir pareizi atbild, lūkšana. Agita teica, nav nozīmes. Un es piekrītu, nav nozīmes, mīļie, nav nozīmes, cik laiku mēs atdalām. Mēs tikko teicām, ka pielūgsmē ir ļoti svarīga nozīme mūsu dzīvē. Amen? Bet tai pašā laikā, mīļie, kā bez vārda tu varēsi patiesi pielūgt Dievu? Kā? Tāpēc, ka vārds paskaidro to, kas ir Dievs. Un tad, kad tu zini, kas ir Dievs, tad tu šajā te atziņā pielūdz viņu. Tai pašā laikā tu zini vārdu un tu nepielūdz viņu. Arī grāvis, arī garām. Tāpēc, ka, mīļie, šīs lietas, viņas kā pateikt to, vienlīdz nozīmīgas. Viena nevar būt bez otras un otra nevar būt bez vienas. Bez tās pirmās. Tāpēc mēs nedrīkstam teikt, tagad veltīsim stundu slavēšanai, vārdam tur 20 minūtes tikai. Iesākumā bija vārds. Vārds bija iesākumā, bija vārds. Vārds bija pie Dieva. Redziet,
Dieva vārds ir ļoti nozīmīgs un svarīgs ne tikai tāpēc, ka es esmu mācītājs, es to saku. Es redzu to pamatojumu Bībelē. Dieva vārds ir ļoti nozīmīgs un svarīgs, tāpēc, ka Dieva vārds mums atklāja, kas patiesībā ir Dievs, kas patiesībā ir Jēzus Kristus, ko Jēzus Kristus ir izdarījis priekš tevis un manis. Un tad, kad mēs zinām to, tad mēs patiesi varam pielūgt viņu. Mēs zinām, ko mēs pielūdzam. Mēs zinām, ko mēs varam pielūgt. Mūsu pielūgšana tā ir reakcija uz to, kas ir mans kungs. Amen. Mano pielūgsme ir reakcija, tā kā atsaucības, trūkst vārdu, klausieties, man trūkst vārdu. Nopietni. Tā gribās pateikt, ka trūkst vārdu. Ja kungs ir mana vērtība, ja kungs ir vislielākā mana vērtība, tad mana reakcija uz to būs, ka es viņam pateikšos, ka es viņu slavēšu, es viņu godināšu, es viņu pielūgšu. Viņš ir mana dzīvība, viņš ir mana atbilde, viņš ir viss priekš manis. Ja es viņu novērtēšu, ja es zinu, kas viņš priekš manis ir, ja man ir tikai tā, kaut kāds tāds labs cilvēks ir bijis. Par Jēzu daudz ko runāja. Un ne visi viņam sekoja līdzi. Amen. Sekoja līdz tie, kam bija atziņa, kas novērtēja, kas saprata. Un viņi pielūdza Jēzu. Pārējie, dēļ maizes, dēļ dziedināšanas, dēļ vēl kaut kādām lietām, nāca līdzi. Bet viņi nenovērtēja pašu glābēju un pestītāju. Paņēma, paēda un aizgāja prom. Saņēma dziedināšanu, un mēs lasām, bija brīži, ka pat nepateicās. Pat nepateicās. Tātad mana pielūgsme, tā ir mana reakcija uz to, ko nozīmē Jēzus priekš manis, ko nozīmē debes Tēvs priekš manis. Tā ir mana reakcija. Tāpēc ir tik svarīgi patiesi ieraudzīt, ko nozīmē Jēzus Kristus priekš tevis un manis. Ka viņš svēts bez vainas manu un tavu grēku dēļ. Viņš gāja kā aus uz nokaušanu, kā pravietis teica. Viņš labprātīgi ļāva sev pienaglot pie krusta. Ļāva, lai šajā te mokpilnā nāvē nomirtu manu, tavu grēku dēļ. Un ja mēs to rakstos ieraugam, cik viņš mums ir dārgs, ko viņš ir izdarījis priekš manis, viņš nav tikai tas, kas aizdeva man 1000 eiro. Un redziet, kāds labdaris, viņš atdeva savu dzīvību par tevi un mani. Mēs visi bijām grēcinieki, varbūt kāds vēl ir grēcinieks. Mēs bijām tādi. Un ieraugi šo te vērtību, ko viņš ir izdarījis. Un tad tu būsi patiesi spējīgs viņu pielūgt. Un tas nebūs māksloti, tas nebūs liekulīgi kaut kas darīts. Tā būs patiesa pielūgsme. Tad, kad tu ieraudzīsi, kas viņš ir priekš tevis. Tāpēc, mīļie, es vienmēr iedvesmoju jūs, lasiet rakstus. Raksti ir par viņu. Raksti ir par viņu. Kas viņš ir priekš tevis un manis. Amen. Kāda šodien ir mūsu pielūgsme? Kāda šodien ir mūsu pielūgsme? Šodien mēs slavējam šeit. Mums ir vārdi uz ekrāna. Lasiet, sakojat līdzi. Ja? Ļoti labi, ka mums ir vārdi. Es gribētu teikt, ka šie tie vārdi, kas tur ir uz ekrāna, viņi nav tik daudz domāti mums, kas mēs jau esam gadiem draudzē. Viņi vairāk ir domāti tiem, kas varbūt nesen tikko ir atnākuši uz draudzi. Lai viņi var lasīt līdzi un dziedāt līdzi. Ziniet, ko es pats esmu noķēris sevi pie domas. Un es, paldies Dievam, es tam tiku pāri. Ziniet, mācītājs jau ilgus gadus ticīgs cilvēks. Es dziedu līdzi un pēkšņi
vārdi tur vai netiek uzlikti, vai nokavēti, vai citi tiek uzlikti. Un kas notiek? Visa mana svēta pielūgsme pēkšņi apstājās. Un doma uzreiz, kas tur sēž pie tā datora? Kas viņš tur neredz, nesako līdzi? Un visa mana pielūgsme izčākst uzreiz. Vienā acu mirklī. Mīļie, ja sajaukti vārdi man var apturēt manu pielūgsmi, man ir jautājums, kas tā pa pielūgsmi? Kas tā pa pielūgsmi? Protams, ja ir pavisam jaunu dziesmu, ļoti labi, ka tur ir vārdi virsū. Un es sekoju līdz tiem vārdiem, un es iemācos. Ziniet, pēc tam es vienkārši aizveru acis ciet. Es tik daudz neskatos uz ekrānu. Es vienkārši slavēju līdzi. Un ja es gadījumā nezinu vārdus, es vienkārši pats savus vārdus, es saku to, kas viņš ir priekš manis. Vai nu mēlēs lūdzu, man ir vienalga kādā veidā, bet es vienkārši mācos neietekmēties no ārējiem apstākļiem. Āmen! Īsta pielūgsme. Tas ir tas, kas ir tavā sirdī, ne uz ekrāna, ne vēl kaut kas ir tavā sirdī. Tāpēc ļoti paldies Dievam par to, ka ir vārdi. Es neesmu pret vārdiem, lai rāda, lai turpina. Mēs mācāmies jaunas dziesmas, arī kad cilvēki atnāk pirmo reizi, viņi var dziedāt līdzi, viņi var lasīt, viss kārtībā. Bet, mīļie, mēs, kas esam gadiem jau ticīgi cilvēki, mūsu īstā pielūgsme, viņa ir sirdī. Viņa nāk no tā, ka mēs pazīstam to, ko mēs pielūdzam. Pazīstam to, ko mēs pielūdzam. Un ja tevi ietekmē kaut kādas lietas, es gribu teikt vienu. Tev nav atklāsme par to, kas viņš ir. Viss. Neapvainojies, bet tā ir patiesība. Tev nav atklāsme par to, kas viņš ir. Sasniedz to stāvokli, ka tev ir atklāsme. Tu atklāji to. Vēl vienu pagriezienu paņemsim. Arī strauju pagriezienu paņemsim. Pielūgsme, es uzrakstīju tāds tēzīts. Pielūgsmes vērtība nav slavēšanas garumā. Dzirdiet? Pielūgsmes vērtība nav slavēšanas garumā, bet saturā. Dzirdiet? Nav svarīgi, cik ilgi mēs šeit pielūdzam. Vai mēs pielūgsim 10 minūtes, vai mēs pielūgsim 10 stundas. Varbūt ir tā, un varbūt arī tā. Amen. Un abas var būt pielūgsmes. Nav svarīgi, cik īsi vai cik ilgi, ir svarīgi, kāds saturs tajā visā ir. Ja cilvēki to nesaprot, tad mēs ļoti bieži ko darām? Mēs atkārtojam pantu pēc panta, pantu pēc panta, pantu pēc panta, domājot, ka tādā veidā atnāks svētais gars. Būsim godīgi. Es esmu godīgs. Un mēs velkam garumā, lai paiet tās 30 minūtes, 40 minūtes. Bet nav svarīgi, cik minūtes paiet. Ir svarīgi, kāds saturs tajā visā ir. Amen. Tu vari 5 minūtes sākt slavēt Dievu, un ir viņa klātbūtne reāla. Es zinu, ka šodien no rīta te bija Dieva klātbūtne. Klaus to jūta. Amen. Varbūt vēl kāds jūta. Reāli bija. Cik te mums ilgi vajadzēja slavēt vēl? Varbūt paildzināsim to lietu. Tur jau tā lieta ir svarīgs saturs. Un man gribās, lai patiešām pielūgsme būtu tā, kas nāk no gara, no tava iekšējā, no cilvēka, no gara. Un ka tas nav tikai emocijas, tās nav jūtas. Un tu redz, ka draudz ir tāda bišķi, tā kā nevar iekustināt viņu. Un tad Agita, paldies par Agitu, viņa mēģina iekustināt, viņa mēģina kaut ko darīt. Mīļie, viņi var tur pacelties līdz griestiem pēkšņi. Ja? Mīļie,
no mums visiem ir atkarīgs. Mēs citreiz tik daudz uzmanības skatāmies šeit priekšā un tik daudz sagaidām no viņiem. Ja mums nav atklāsme par to kungu, mēs nebūsim īsti pielūdzēji. Mūsu pielūgšana nesākās šeit, kad slavētāji pirmo akordu paņem. Mūsu pielūgsme sākās jau mājās. Mūsu pielūgsme sākās tad, kad tu atver acis. Mūsu pielūgsme sākās tad, kad tu ej gulēt. Pielūgsme nav domāta tikai te svētdienas Dievu. Te mēs vienkārši kopā atnākam. Mēs mācamies būt vienoti, tāpēc, ka mēs debesīs būsim visi kopā. Bet mēs ik viens mājās, mēs varam pielūgt. Pielūgt, tas nenozīmē staigāt pa istabu un slavēt Dievu. Arī tas. Pielūgsmē ir ļoti daudz veidi. Tad, kad tu lasi Dievu vārdu, tu pielūdz viņu. Tad, kad tu lūdz smēlēs, tu pielūdz viņu. Tad, kad tu slavē viņu, tu pielūdz viņu. Tad, kad tu vienkārši dungo kādu melodiju, viņam par godu, tāpēc, ka tu zini, cik nozīmīgs un svarīgs, ka viņš atdeva savu dzīvību par tevi, tu pielūdz viņu. Tu liecini par viņu. Tā ir liecība, ko viņš pats par sevi ir teicis. Tāpēc, mīļie, nav svarīgi, cik ilgi vai neilgi, cik panti tur ir. Vispār man patīk labāk dziesmas, kur pārāk neatkārtojas vien tie paši panti. Mēs vakar bijām Lielvārdē uz jubileju, 24 gadi draudzes svinēja. Mēs nododām sveiciens arī no mūsu draudzes viņiem. Un no Rīgas draudzes iznāca 3 meitenes, kuri atcerās, mums bija dievkalpojums lielajā zālē, Rīgas draudzes. Un arī, arī 3 meitenes arī dziedāja tur, ja? Jā. Viņš iznāca, viņš nodziedāja krievu valodā, viņi nodziedāja dziesmu. Neviens pants neatkārtojās. Un cik tur panti bija? 3, 4 varbūt. Ja tāda Dieva godība bija. Kāpēc neatkārtojās? Tāpēc, kad pielūdza tie, kas zina, ko viņi pielūdz. Saprotiet pareizi. Es tagad nerādu ar pirkstiem uz jums, ka jūs nepazīstat, jums nav atklāsmes. Nepārprotiet to. Nav tā. Vienkārši Dieva vārds mūs koriģē. Dieva gars mums rāda, kādā virzienā iet, ko darīt. Tāpēc es pats domāju, kāpēc man Dieva gars liek šo teikt vārdu. Es ar to cīnījos. Bet es gribu būt paklausīgs viņam. Tāpēc, kā Klāvs lūdza, neizmet to uzreiz, pārdomā to, padomā, lūdz par to. Varbūt Dieva gars kaut ko uzrādīs. I tevi man. Man viņš uzrāda. Jūs ļoti labi ziniet, ka es gribu, lai šeit ir cik vien vairāk instrumentu. Jūs to ziniet. Ziniet, ka mana lūkšana ir, lai ir mūziķi. Bet pielūgsmes vērtība nav mūzikas instrumentu daudzumā. Mums bija slavēšanas un pielūgsmes vakari. Pilna skatu. Cik 4-5 reizes lielāka skatu tur, ja? Pilna ar mūziķiem, ar instrumentiem. Vai viņiem bija labāk nekā mums šeit? Pielūgsme nav tajā. Es gribu, lai mums ir. Mums pat ir vairāk instrumenti, kas stāv bez muziķiem. Mums ir instrumenti, viņi jau ir nopirkti, viņi ir gatavi. Un es gribētu, lai šeit būtu. Bet mums jāsaprot pareizi. Tikai tāpēc, ka mēs vēl 5-6 muzikantus te pievienosim, tā nebūs patiesa pielūgsme. Var vispār nebūt neviena instrumenta un būt patiesa pielūgsme. Amen. Mums Kroņaucē nav neviena mūziķa. Neviena mūziķa nav. Mēs uzliekam fonogrammu. Es visu mūžu esmu bijis pret fonogrammām. Joprojām es esmu pret. Bet, diemžēl tur nav neviena mūziķa. Un mēs uzliekam fonogrammu. Un es dzirdu, ka tie nedaudzi, cik mēs tur kādi 9, 10 varbūt cilvēki esam, ja? Un viņi sirds, un tā ir pielūgsme. Tā ir pielūgsme. Tāpēc redziet, cik svarīgi, ja?
lai mums ir pareiza izpratne, lai mēs novērtējam to objektu, piedodiet par tādu salīdzinu objektu, ja, kungu, ko mēs pazīstam. Un ja tu viņu pazīsti, tu ieliksi visu savu sirdi, visu savu spēku, viss, kas tev ir, tu ieliksi to pielūgsmē, dosi viņam godu. Amen. Kāda tad ir vērtība? Ja mēs redzam, ka vērtība nav tajā, cik ilgi, nav tajā, cik mūziku ir, vai profesionāļi dziedātāji mums ir, vai vēl kaut kas, bet kur tad ir tā vērtība? Kur tad ir tas viss? Un es Bībelē daudzreiz lasu šo rakstietu, un jūs viņu ziniet jau no galvas, kur Jēzus satikās ar šo te sievieti pie akas. Un ļoti interesanti, ka tur iet pa to dzīvības ūdeni, un tālāk kaut kā pāriet tādā, es nezinu, kādā veidā Jēzus tā ļoti interesanti un aiziet pielūgsmē. Un šeit mēs lasam, un te es ieraudzīju arī tādas ļoti svarīgas lietas. 4. nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Un šeit 20. pantā sieviete, viņa tagad runā ar Jēzu, un viņa atbild 4.20. Mūsu tēvi ir pielūguši šī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzaleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Redziet, sieviete, viņa zina kaut ko par pielūgsmi. Amen. Un viņa saka, mūsu tēvi pielūdzat šajā vietā. Un mēs kā bērni arī mācamies no vecākiem, arī mēs pielūdzam tajā vietā. Un Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet, nec šī kalnā, nec Jeruzalemē, varbūt izmainīs domas, un tomēr sapratīs, ka Jeruzaleme ir tā īstā vieta. Viņš ka nē, pienāks diena, ne tajā kalnā, ne Jeruzalemē. Un tālāk ir šī atslēgu pants priekš manis. Un viņš saka 22. pantā, jūs pielūdzat, ko nezināt. Šie cilvēki, samarieši, viņi pielūdza. Viņi patiesi pielūdza. Bet viņi pielūdza to, ko viņi nezin. Un es gribu teikt, tā ir viltus pielūgsme. Tātad pastāv iespēja būt pielūdzējam, bet viltus pielūdzējam. Tad, kad tu pielūdz kādu, kuru tu nepazīsti. Kuru tu nepazīsti? Mēs pielūdzam, ko zinām. Jo pestīšana nāk no jūdiem. Redziet, ir divas pielūgsmes. Tu vari pielūgt kaut ko, ko tu nepazīsti, un tu vari pielūgt to, ko tu pazīsti. Viena ir viltus pielūgsme, otra ir patiesa pielūgsme. Amen. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Amen. Mīļie, cik svarīga lieta, cik svarīga mācība no mūsu kunga par pielūgsmi. Nav svarīgi, kurā vietā. Ir svarīgi, lai tu pielūdz to, ko tu pazīsti. Tad pazīt var tikai tad, ja tu pielūdz garā un patiesībā. Garā un patiesībā. Mīļie, es saprotu vienu. Var pielūgt garā bez patiesības. Es esmu savā kalpošanā sastapis ļoti garīgus cilvēkus, pēdiņās, protams. Tik garīgi, ar rakstus nezinu. Un tik daudz kļūdas pieļauj savā dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka nezinu rakstus, nezinu patiesību. Viņi grib no sirds. Viņi nav liekuļi. Bet viņi pielūdz to, ko viņi nezina, ko viņi pielūdz. Viņiem nav patiesības. Un var pielūgt
patiesībā, bet bez gara. Var? Var. Ziniet, tā laika līderi reliģiskie, viņi pielūdza. Un viņi precīzi pēc rakstiem visu darīja, bet nebija gara klāta. Pāvils laikam teica, ja? Burts nokauj, gars dara dzīvu. Cik svarīgi, lai mēs būtu, kā te, ja es teica, meklē kādus pielūdzējus, kas pielūgs viņu garā un patiesībā. Garā šīs abas lietas savienotas kopā. Garā un patiesībā. Patiesība tev atklāja to objektu, kuru tu pielūgsi. Patiesība, Dieva vārds. Un tad, kad tu zini viņu, tu pazīsti viņu, tev ir dots svētais gars, kas vadīs tevi šajā patiesībā. Svētais gars no sevis neko nedara. Tāpēc viņš meklē tādus, kas pielūgs viņu garā un patiesībā. Un mums tādiem ir jābūt. Es ticu, ka mums ir svētais gars dots. Un cik svarīgi, lai mēs pielūgtu Dievu saskaņā ar viņa gribu un arī saskaņā ar to, ko viņš pats par sevi ir teicis. Pats par sevi ir teicis. Vēl viena lieta, ko es gribu teikt. Es esmu saskāries arī savā kalpošanā, paldies Dievam, pēdējā laikā, vismaz mūsu draudzē, es vairs nemanu šo te problēmu, bet bija. Un mēs arī ar slavētājiem kaut kad ilgus gadus apkaļ runājām, un mēs atklājām, ka patiešām bija tādas lietas. Mēs no visas sirds dziedājām kādas slavas dziesmas, un jau tik daudz laika pagājis. Labi, es finišēšu. Tik daudz dziesmas dziedājām. Un jūs ziniet, daudzas dziesmas nebija par viņu, bija par mums. Es nezinu, vai jūs pamanījāt vai nepamanījāt. Mēs pat kaut kādu laiku atpakaļ ar Agitu teicām, vai iziesim cauri, un bija vairākas lapiņas tādām dziesmām, kuras mēs vienkārši anulējām, izmetām ārā. Jo daudzas dziesmas nav par viņu, daudzas dziesmas ir par mums. Es neatceros, kad es dzirdēju vienu liecību, ka viens mācītājs, liela draudze, tas nav Latvijā, tas bija ārzemēs, liela draudze, un mācītājs pateica savai sekretārei, šeit klausies, izveid cauri visām dziesmām, ko mēs dziedam, un atliec tur, kur ir gods viņam, šitajā pusē, un kur gods cilvēkam šitajā pusē. Nākošajā dienā sekretārs saka, es esmu šokā. Es esmu šokēta. Apmēram 80% no dziesmām bija par cilvēku, bija par mums. Un apmēram 20% tikai bija par kungu un Dievu. Mācītājs arī bija šokā. Kad tu nepievērstam uzmanību, esat dzirdējuši, ja, kad citreiz mēs dziedam un kungs dod man pacietību, kungs dod man mīlestību, kungs dod man to, kungs man dod to, viņš jau sen to ir iedevis. Ko tu lūdz? Viņš sen to jau tev ir iedevis. Labi, es neskaršu tālāk to. Ir tik svarīgi, lai mēs, kad mēs pielūdzam viņu, kad mēs slavējam viņu, lai mēs dodam godu viņam. Lai mēs, protams, nav jau slikti, ka šodien arī mēs dziedājam par to, ka viņš mūs ir glābis, ka viņš mūs ir pestījis, ka viņš mūs ir dziedinājis. Tas ir cits, mēs arī nododam liecību. Bet mēs sakam, ka viņš to ir darījis priekš mums. Bet es vēlos patiešām, lai mainās šie procenti, lai 80%, mēs vismaz 80%, lai mēs, kad mēs pielūdzam viņu, mēs sakam, kas viņš ir, cik viņš ir liels, cik viņš ir varants, cik viņš ir majestātisks. Un varbūt 20%, paldies Tev, kungs, ka Tu mani glābi, paldies Tev, kungs, ka Tu mani samīļo, paldies Tev, kungs, ka Tu to un to un to dari manā dzīvē.
īsta pielūgsme. Īsta pielūgsme. Tāpēc ņemsim vērā to. Es gribēju vēl pašās beigās, bet laikam laiks nav, bet tieši, lai jūs saprotiet, es neesmu pret pielūgsmi. Es esmu par pielūgsmi, es pats gribu būt pielūdzējs. Kāpēc? Tāpēc, ka es redzu, ka visai Bībelē cauri iet pielūgsmē. Visai cauri iet pielūgsmē. Atceraties pirmos cilvēkus, Kainu un Ābeli. Ne pirmos cilvēkus, Ādams un Ieva bija pirmie, ja? Bet, kuri piedzimuši. Ja? Kains un Ābels. Viņi arī pielūdza, pareizi. Un tad, kad viņi atnesa upuri uz altāru, viņi pielūdza. Un kādā veidā? Viens pielūdza pareizi, otrs pielūdza nepareizi. Tā ir. Kāpēc? Tāpēc, ka Kains iedomājās, ka var vieglāk no zemes augļiem paņemt. Dievs bija noteicis, kā viņu pielūgt. Un Dievs nepieņēma Kaina upuri. Mīļie, 10 baušļi, ar ko viņi sākās? Ar ko sākās 10 baušļi? Tev būs to kungu. No visas sirds. No visas dvēseles, ar visu spēku, mīlēt. Un lai tavā priekšā nav neviena cita dieva. Tā ir pielūgsme. Tā ir pielūgsme. Un daudz piemēru ir, kur Dievs saka, kā viņu vajag pielūgt.